Virnes kundze, šeit būs budžeta portfelis. Lūdzu. Augstī godātais finanšu ministra kungs, paldies par laicīgi sagatavotu budžetu. Paldies, mēs pieņemam šo budžetu, lai varētu tālāk nodot viņu jau attiecīgi finanšu budžeta komisijas vadītājam, Rēra kungam, uz izskatīšanu. Lūdzu. Budžetu pieņemsim, es domāju, sāksim pieņemt 2. lasījumā 4. decembrī. Neapšaubām šis ir valsts drošības budžets, un es vēl gribētu teikt arī mazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalsta budžets. Budžets ir sabalansēts ar ilgspējīgu skatienu uz nākotni un dos gan atbildi skaidri mūsu drošības izaicinājumiem, gan arī ekonomikas izaicinājumiem. Budžets ir līdzsvarots visās nozarēs, un es domāju, ka Saeimā šis darbs ies raiti.